Mani sauc Ilvija Ozoliņa, esmu certificēta profesionālā grāmatvede, nodokļu konsultante. Šodienas tēma ir autotransports uzņēmumā, īpašnieks gan turētājs, tad nodokli maksā turētājs. Ja? Un tad šajā gadījumā Ceļu satiksmes likums uzliek par pienākumu reģistrēt šo te faktu, ja? Un maksāt uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokli likumīgi, ja? Tā kā to nosaka likumdošana. Īpaši tie sākuma dokumenti, tas pirmais rēķins, ja, ir diezgan atšķirīgi. Arī vai ir šis pirmais maksājums vai nav, vai tas ir avansa maksājums, vai tā ir pirmā iemaksa. Ļoti, ļoti dažādi. Ja. Šeit ir tāds piemērs, kad iegādājas kravas mikroautobusu, ja, tātad priekšnodokli 100% apmērā attiecinās. Faktiski tās izmaksas uz to pamatlīdzekli tā kā izlīdzināsies. Ja. Sākotnējos gados, kad nevajag remontos, tad mums ir šī nolietojuma vērtība norakstās izmaksās, bet tajā nākamajos jau gados tad mums jau jāremontē, bet jau nolietojums ir mazāks. Ja. Izdevumi par degvielu vai elektroenerģiju arī izmaksās varēs attiecināt tikai vērtību, kas nepārsniegs izgatavoja rūpnīcas norādītās degvielas vai elektroenerģijas patēriņa normu vairāk kā par 20%. Ja? Par pārsniegumu būs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis. Ja?